Ļoti labi. Jūs jau sapratāt, jā, kas ir jādara. Jātaisa aplausi. Ir pilnīgi precīzi. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Prezidenta kungs, prieks jūs visus redzēt, arī tiešraides skatītāji klubs Māja Facebook lapā, kas skatās. Mēs esam satikušies ļoti, ļoti skaistā notikumā. Mans vārds ir Lauris Zalants, un man ir tiešām gandarījums iet cauri šīs dienas tādai, manā izpildījumā tādai, jāsaka, neoficiālai daļai. Jā, es tāds pa gaisa lidotājs, bet no oficiālas runas, protams, mums arī būs un tās diskusijas un viss pārējais, jo mums ir jāatbild uz šīs dienas svarīgo jautājumu, kāds ir arī tas konferences nosaukums. Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā? Pirmām kārtām uztaisiet aplausu paši sev, ka jūs esat ieradušies šodien. Tas ir fantastiski. Fantastiski. Un tiešām ļoti, ļoti kuplā skaitā. Kas tad īsti šodien mums notiksies? Tātad konference vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Tā ir balstīta uz pētījuma pastiprinātās politiskās izglītības ieviešanu Latvijas skolu izglītības sistēmā rezultātiem, jā, tātad, kas tiks prezentēti arī pasākuma laikā. Jau laicīgi var teikt, ka Latvijas jauniešu vidū ir novērojama diezgan pasīva, ja, aktivitāte visos tajos politiskajos jautājumos. To izraisa dažādi faktori, varbūt neizpratne par visiem politiskajiem procesiem, kas notiek Latvijā un ne tikai. Jā, varbūt viņiem šķiet, viņi domā, ka viņa balsi īsti nav nozīmes, neusticība kādām politiskajām partijām, kuras neakcentē tiem kādas svarīgas un vajadzīgas tēmas, kā arī bieži vien to ieteikumu neuztveršana nopietni. Tāpēc šodien caur dažādām diskusijām un sarunām noskaidrosim, vai patiešām jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Pirms mēs izējām cauri, varbūt vēl tam dienas plānam, kā jums šķiet, ir vai nav vieta? Ir? Bet redzējāt, tāda pasīva tā aktivitāte tikko bija. Ir vieta? Jā? Super. Tad mēģināsim tiešām šodien viens otru un arī tiešraides skatītājus pārliecināt, ka tik tiešām tā arī ir. Šīs dienas kārtība. Tātad, kā mēs visu darīsim? Jā, kā jau es teicu, es esmu tāds neoficiālais, laikam vairāk runātājs, oficiālās runas mums arī būs, ar to mēs tūdaļ arī turpināsim. Mums būs projekta novērtējums, iziesim cauri aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Anša Bērziņa stāstiem, ja, kas būs tieši par to projektu novērtējumu. Pirmā diskusija, mēs uztaisīsim arī kādu kopbildi, protams, īsfilmu, noskatīsimies pētījuma rezultātus, apskatīsim, būs arī pusdienas. Otrā diskusija būs arī tīklošanās ar NVO un pēc tam pašā noslēgumā kāda grupa vārdā Embark uzstāsies arī šeit muzikālu priekšnesumu mums visiem sniedzot. Bet līdz tam vēl ir mums jātiek, jā, tāds diezgan tāls ceļš ejams. Dāmas un kungi,